Skaties lietas šito tagad skaties Dombūrs sākās, taču teica, ka pats prezidents būs arī studijā. Taču iznāca tā, ka valsts prezidents ir savārds un saslims un šovakar nevarēja būt klāt. Cerams. Kā nebūs? Bērziņš nebūs. Slims. Paklaus, apslibis esot, du? Kad viņš bija tā Tallinā? Tas jau izgājuši nedēļu. Vai viņi pēc tam neaizbrauc uz Pirti apspriest? Ne, bet loģiski būtu pareizi, kad atbrauc citu valstu cilvēki. Tad aiziet, tad Obama būtu uzrīkojis. Saspriež, ko katrs sadzirdējis. Varbūt, ka uz viņu tur sakliedza, ka viņš no tās mapes lasīja, ko? Nu, varbūt, es arī nezinu, bet ko ta Bērziņš, viņam sieviņa daktere būtu uzpasējusi. Pēkšņi visu nedēļu normāls un tieši uz pirmdienu iziet no ierindas, ko? Tu man parasti no Pirtīm darbā atbrauc. Ne, bet es jau arī tur nekad neesmu slēpis, ka mēs lietojam. Nu jā, bet varbūt, ka tur ar kaut kā saķēris kādu vīrusu, kādu putnu. Iznāca no Pirts padus, es neizslaucies zinu sapūta pēc tam, ka vedos balto namu. Nu kā tik atķertos, Tad pirmdiena gan jau uz piekdienu, ka būs jābrauc uz tā lauku mājām, būs vesels. Kaut nu tā būtu, es vēlēs. Nu struntīgi, ka tāds bēdīgs vakars vai ne, tagad atņemts. Klausies, šodien klausījos radio ziņas. Radio klausos ziņas. Ebolas vīrus. Vai tu beidza šitām negācijām? Es tagad domāju, vai tā nav ebolas viņam? Es tagad negribu... Zanzibārā jau 2000. Vienreiz pat es iekāpu mūsu pašu tramvajā, kamēr aizbraucu līdz aplim, zini, paskatos apakaļ tukšs tramvajs, nav vairs cilvēku visi. Kur viņi palika, es nezinu. Un tad klausījos, kā saka, cik dienā nobeidzās cūkas no mēra? 5. Vai? No, tu tā kā tie vecie premjeri gāja pie tā Bērziņa, ko viņi atnesa līdzi uz savām kājām. Un tad vēl teica, ka Keita stāvoklī palikusi, aizķēries. Kura Keita? Kas tad Anglijā pa Keitu tādu? Tā te, nu. Un tad es padomāju, redzi, tā mūsu blakus trepēs Jogita aizgājusi uz slimnīcu. Man liekas, ka tā Jogitai arī būs aizķēries. Pieķers. Jāpiezvan uz radio ziņām, lai pasaka, ka mums pozitīva ziņa mikrorajona. Ķenga ragā ar vienu stāvokli palikusi, ne tikai tur. Ko tu runā? Kas tev šitā par avīzi ir? Es redzi, mums tur kaimiņu blakus dzīvoklī, kā tā aizbrauc uz... Mums tak šitāda nenāk. Nu nenāk, bet es paņēmu, viņa uz nedēļu aizbraucu. Ja vāviņas veci palika izvilku ārā, paskatos. Johaidi, rakstīts, kurš grib būt par premjeru? Nu? Pirmā vieta, Lemberts. Aivars? Jā, dod 21 sev, ka viņš būs. Ko tas ir 21 viņš dod? Es domāju, ka viņš dod naudu. Nauda tā varētu. Viņš jau var naudu vairāk, jā. Tāda asociācija ir it kā. Jā, nu viņš jau, nu cik tas sēdēs? Ko tad tas Nils, kad 2. vietā grib mazāk dot? Viņš grib būt LPSR vadītājs, Latvijas PSR vadītājs. Viņš nemaz negrib būt premjers. Viņš gaidīs, ka tāda laiki atnāks. To jau viņš ir teicis vairāk. Un ko tad tā tagadējā laimdota paskaties, kā pa 3. pleķi raujās? Es domāju, saguram. Vienu dienu skatos, nu sagurusi tais ziņās. Stāv sagurusi. Es atkal redzēju vienā avīzē, viņa bija aizmugurē uzlikta tajā reklāmā. Nu, es pat teiktu, sakrāšļota. Es pat vienā brīdī sajaucu, vai tā ir viņa, vai tā ir šitā te reklāma. Tas ir Photoshops. To man teica jau, tas ir Photoshops. Saguras cilvēks, nu lai vai sudrabiņa, zina, ar dod 13. numurs, pašai 13 viņa dod par savu 13. rindu, 13. krāsnes. Tas jau sevi. Ko tad tas Šlesers šī tika maz, tikai 2,9 līdz 3 pat neuzkāpja? Nu jā, es arī par to domāju, bet tā beigās atcerējos. Nu ko viņš nav redzējis savā dzīvē? Viņš vēl redzējis. Ļeģājevu un vēl, nu ko tu viņam tai premjera amatā vēl? Ai, dieniņ, teitīt. Ko tu cilvēks balsosi nezini? Es nezinu, es domāju, tur ir, kas nav nosliekušies vēl kaut kādā atstarpē. Ļoti daudz noslīkuši vasarā. Tas, jā, biedīgs, tas ir fakts tāpat. Nu, gaidīsim, ko vairākums runā. Ko tas Dombūrs saka? Kas ir tas? Piektdien, 20:08 TV3.